Big, raz, dwa. Side, third. Yeah. Side. A couple of words. Who are we playing? Olibet SB Latvian team. So what is this tournament? It's a clever Latvian team. Who wins becomes the best Latvian team. So what are the odds? What do you think? 1 to 10. 1 to 10? Yes. You don't believe in your team? The other way around. The other way around. To okay. lose 1 to 10. What's your motto? Always win, never lose. Astral? Astral, let's go! Un pirmais rauns Aiziet Astral esports komandai. Astral komanda ir pašlaik pilnīgi visur, gandrīz vai. Un te redzam Astras tiek galā ar Displexu ļoti efektīvi. Tad varētu būt kaut kāds duelis. Čīpāns iepušo lobby un pārējie spēlētāji arī mainā, bet Astras ļoti vienkārši tiek ar viņu galā. Un tas jau ir otrais rauns Astral esports komandai. Un ir palicis viens pats Mjaupaps. Mjaupaps ar vienu niekamāk 10. Priekšā viņam 2 spēlētāji. Mjaupaps jau ir gatavībā. Ļoti pacietīgi, bet šeit arī tā pacietība beidzas. Mjaupaps. Un spēlētāji iet projām. Kas par taimingu? Mjaupapam abi spēlētāji ir ar mugurām. Mjaupaps noķer pirmo, bet otro, diemžēl, nenoķer. Ies lejā pa ventiem ar visu bumbu. Frips ir palicis skrienot viņam pakaļ kā kaķis ar peli. Bumba tiks plantota. Un turpat Singledorā ir Frips. Frips spamo, bet knapi netrāpa pa Mjaupapu. Bet Mjaupaps ar granātu tiek galā ar Fripu. Ar Riču. Vai arī nē. Jau viņu uzpušos Astras un jau 4. rauns Astral komandai. Tāda sajūta, ka viņam varētu būt kaut kāds softwares, ka būs B. Bet numur 0 Reifāps joprojām kaut ko mazliet marinē. Acīm redzot, ķer jau kaut kādus spēlētājus, noķers kādu jau arī šeit. Pakaļbumba tiks noplantota B saitā. Pozīcijā. Nekīs no šo pozīciju ņēmuši ir. Un jau pušu saiti kopā ir informācija. Dzirdam jau kā ļoti skaļi komunicē, ļoti labi izgāja arī Reifais, nošauja Youngs, un Displeks tomēr notreido ar Nekiju. Atrodu lūdzu. Ui, Čipons snīgi gribēja nospēlēt, bet viņam. Man cik, ak, tie secrets lūdzu pušojiet, un Nekijs nošauja Čipons uz sienu kaut kādā veidā. Frips dabūja vienu, bet nesanāk, Ričs viņu arī notreido. Nekijs Reifais ļoti labā pozīcijā, vai viņam tūlīs ieņemt viņus, bet viņi ļoti gudri izdara, viņi vienkārši tur mentam iziet uz ārēju. Kitina ir Ričs arī tātāji.
Un, ui, cik laba flashka. Nu, tad ir izrunājuši komandas spēlētāji Astralam. Čipāns nesanāk nekādu noturēt saitu. Ļoti laba flashka ieudināt Astraliem arī. Viņiem ir jātīra šis te kontakts. Un te jau Ričs ļoti labi sa 2 kiliem. Un padara vienkāršāku situāciju. Un te ļoti labi no abām pusēm Astras vēl 2 atrod. Un 4-1 paliek. Un Čipāns dabū 1 kilu, Ričs viņu notreido. Jau pa šiko, protams. Čipāns nenorēģē. Tu darīs. Uzlantos bumbu, un te Nekis viņu nošās. Nu, vispār, ko tauts var iztīrīt viņu kopā. Pasaules spēlētā Nekis dabūja Displexu, Nekis dabūja Youngsu, un outside Astras dabūja Fripu, tas ir tagad. Nekis tikmēr to var nospēlēt kopā ar Ray5, un tad Mjaupaps paliek vēl. Nē, te var samainās, un labu flashu. Ray5 viņu notradē Mjaupaps nošā Hekso, un Čipāns paliek 1-2 spēns. Я посмотрю. Хорош, блядь! Я, сука, слышу, что... Хорошая бомба, мужики! Спасибо за раунд! 15 minutes. Молодцы, парни. Какого второго? Холодно? Подожди, давай получу. В этом. Камеру. Чё, камера? Бам! Хорош, парень. Let's go. Давай. You always, but you need to pressure me to be the хуя. Ну типа just keep throwing this me to be small. Короче, don't do too much pressure on side. Типа if you want to do long default, we can do. Типа because like if secret, break game secret, and then because we are riding a little bit. Now you see how we are playing, and go back to playing passive basically, and focus more on B. You can короче, and then just don't play too much. Maybe 1 or 2 like professional team from Latvia. It has never happened before. Kāpēc arī viņš mēģina šeit paņemt grožus un kungi un kaut kas aktīvs, jo, nu, Ray5 šeit palicis viens pret, tā bija 2-2 situācija. Principā nekāda vaina. Mjaupaps pirmo iekož arī vēl vienu reizi un izskatās, ka Astral varētu mierīgi sākt spēli ar 2-0 pārsvaru. Tas standarta ierocis skauts šos dīglītis gan šodienai, gan divas Astral bija gan Rumānijā, gan Zviedrijā un tagad arī dosies uz Portugāli. Abas komandas Ray5 iziet un sagaida Ray5 šo te smoku. Atņēma tomēr, ja. Diezgan grūti šāvienu, bet 4-0 izskatās. Nu jā, te jābūt 4-0, Hekso kļuva ļoti tālu no pretiniekiem. 4-0. Cik tur parasti? 3-1-3-7 uz Astral. Nu, šis tā, Displex ar augu. Vispār tāds nestandarta risinājums ar augu, bet mans mīļākais ierocis Čipāns arī krīt. Viņam Saņuks, es nezinu, kāds ļoti sarežģīts uzvārds. Un šeit Jasters un 6-5. Un dāmas un liels paldies Jevģēnijam! Cyber Empire īpašnieks. Ļoti foršs klubs. Nu, šī viss ir Jevģēnija ideja. 160 skatītāji, paldies visiem. Čipāns. 9-5. Īstāds, ka Astral tādu rauns beidzās, jo beidzās timerīts šeit, tad jau varbūt redzēsim Ancientu. Nu, būs ļoti interesanti. Soda punkts Fripam. Viens. Divi. Nekompīšos vispār varbūt ieteikumu. Nu, tad jāma. Un Astral! Protams, klubā Cyber Empire 1-2. Astras. Ir. Viņi ne jau viņu uzvarēs. Ne jau viņi izspamos to smoku. Nu, viens pazuda smokā. Un pēdējais kaut kur smokā. Griežam, 5 sekundes nav laiks. GG. Oh my god, 13-7. 13-7. 13.
tie, kas pirmo reizi šo kaut ko redz, vai arī varbūt redz šito pirmo reizi par kādiem gadiem 20. Nu, šis ir līgas koncepts tiek veidots, nu, lai vienkārši tāds lietuvietis palicis 1 pret 1. Lietuvietim un viņš arī izdepo, tu nos! Reifaips, un viņš arī kliedz. Joj. Ar granātu centrā mēģina atrast kaut ko. Ar kiliem un, jā, dāmas un kungi. Laikā tātad arī dzirdēsim komandu komunikāciju, dusmojās vai pārdzīvo. Jā, tāda ekskluzīva iespēja. Nu, un šeit klausies, no te var sajiet, ja kas, nē, tomēr nesaiet 3-3 dāmas un kungi. Ko mēs redzam tieši tagad, te Maktens jau ir ieskrējis saitā, dabū pirmo, te viens hečetā, un te varbūt palīdzam. Iztīra visu šo te longu, un viņš ir iestājies visspēcīgākajā, man liekas, pozīcijā. Tad ātrā taimingā nevar pat paskaidrot šeit redzēt. Rič nošāva un uzreiz izpīkoja Nekijs. Viens no otra kontakta spēlē. Kliks ies caur dūmu un pārsteigts pretnieku. Nekijs labā brīdī iziet un pārspēj Dispeksu, bet nojauš, ka kāds vēl varbūt sītijā dabū viņš Hexokju. Nu, let's go Astral, dāmas un kungi. Komandā 15-9, kas par talantu. Dispeks. Šoreiz neviens. Astars pirmais kills. Jep. Nē, otrais kills. Šipan. Un ak, Dievs. GG. 7-5. Nekijs. Optikā ir pieejams lives. Nekijs var aiziet 10-5. Hyperlodi var aiziet 7-8. Reifaips lietuvietis ar 2. Šeit Hexokju lietuvietis dejo, pasties, kā viņš spaida un vienkārši ieklieks. Tūlīt arī Reifaips mūsējais. Rolands Simējevs. Rolands, gandrīz. Te arī iekliedzās, ir, var dzirdēt. Reifaips. Nu, 9-5. Un šeit vēl viens ir palicis, te next. Mēs būsim Budapeštā. Pastāvēsim vienu zīmolu. Jā, labi, pie kā mēs palikām? Pie tā, ka Astral Jāņonkuls no Kurzemes pirmo mēģina... Viņš pamaina komandas kapteini Igauni, viņš pamana Igauni, Igaunis pamana pēdējo, Igaunis savāca raundu! Dievs, kādā veidā viņš dabūja MP9 kilu vispār lietuvietis, kā viņš dabūja vispār kilu, te 3-4 situācija, pati spēles galotne, 27 sekundes, Mjāpaps tūlīt arī kritīs, bro. Hyperlord komanda iespējams tūlīt pacels 12. raundu, te ir jāseivo, te vienkārši ir jāseivo. Flash. Iesi caur smoku, izej, tu viņš izgāja caur smoku! Viņš dabūja vismaz to vienu. Nu? 2 dondā lurkeris! Oh my god. Hyper.